Čau, mani sauc Leila, un šī ir Estere, un Bonavas īpašnama Grēvielā 17 mēs dzīvojam no pagājušā gada septembra. Meklējot īres dzīvokli, man bija svarīgi vairāki faktori. Man bija ļoti svarīgi, lai blakus būtu tramvajs. Man bija arī svarīgi, lai blakus būtu tirdzniecības centri, kur aiziet arī kājām. Blakus ir gan Akropole, ir depo, kur dažādas lietas nopirkt, ir mols. Man bija arī svarīgi, lai es varētu nākt dzīvot ar savu sunītu, lai mēs ar Esteru varētu kopā šeit dzīvot. Un Bonava bija ļoti pretīm nākoša un draudzīga un ļāva mums ar Esteru šeit dzīvot. Svarīgi, lai ir slēgta teritorija, lai piekļuvi tikai ar čipiem vai ar atslēgu vai kā savādāk. Jo, ja tev ir sunīts, tīpaši mazs kucēns, tev ir dažkārt naktī jāaiziet viņu ārā. Viņu kā kārtīgai meitenei patīk iepirkties. Man ir svarīgi, lai blakus ir stāvvietas, arī paņemt savas iepirkuma maisiņus un ātri uzskriet augšā ar viņiem. Un man arī bija svarīgi, lai dzīvoklis ir jauns un svaigs, un lai viens nebūtu dzīvojis, neviens nebūtu mazgājis manā dušā. Tas man bija ļoti svarīgi. Un man arī bija svarīgi, lai nebūtu mēbeles. Daudz dzīvokļi tiek piedot ar mēbelēm. Man ir svarīgi, lai mēbeles nav, jo es gribētu pat iekārtot savu dzīvokli ar savām mēbelēm un lietām, kas man patīk.